Sveiciens visiem mūsu sekotājiem! Prieks jūs atkal satikt mūsu kanālā. Šodien paskatīsimies no ražotāja Pixra kārtējo jaunumu. Tātad ļoti jaudīgi termālie monokulāri. Jaunā sērija saucās Sirius. Iekārtas tiešām ir ļoti jaudīgas un ir vērts tās apskatīt tuvāk. Tā kā aiziet! Starp citu visiem tiem, kuri vēl nav piesakojuši mūsu kanālam, aicinu to izdarīt. Vienkārši, lai nepalaist garām jaunākos mūsu kanāla video, jaunākos apskatus par jaunumiem, par termokamerām. Tā kā iekārtojamies ērtāk, tūdaļ pat par visu par Pixra Sirius jaunumiem. Tātad skatāmies tuvāk, jaunums no Pixras, jaunā Sirius. Es pat teiktu, ka tā arī ir premium klase, kas ir īpaši jaudīgi termālie monokulāri termālās kameras. Ir divi dažādi sensori. Jā, 384. visiem mums zināmais un 640. jaudīgais. Plus arī tur tālāk ir ļoti jaudīgi ierīce ar 640. sensoru ar duālo lēcu. Bet tad visu pēc kārtas apskatā arī izstāstīšu savu pieredzi no saviem testiem, ko es pamanīju, kas man patīk, varbūt kāds mīnus. Bet tātad tas klasiskais ir 384. sensors, visiem labi zināmais, un 35. lēca. Tātad uzreiz, ko pamanīju, kad akumulators ir izņemams, jā, to var ātri uzreiz nomainīt. Tas nav iebūvēts, tas ir ļoti liels pluss, kā jau visās ierīcēs, kur to var ātri izdarīt un nomainīt. Tātad runājot arī par pašu akumulatoru un uzlādes veidiem, jā. Tātad akumulators, kā jau teicu, nav iebūvēts, divus šādus jūs saņemat komplektā, un akumulatoru darbības laiks būs aptuveni no 4 līdz 5 stundām. Uzlādēt termokameru var arī ar C tipa vadiņu, kurš nāks arī komplektā līdzās. Var arī pievienot powerbanku. Es reizēm powerbanku ņemu līdzās nevis, lai lādētu termokameru, bet lai uzlādētu savu tālruni. Bet reizēs, kad es esmu aizmirsis vienkārši izslēgt no miega režīma termokameru, un tā ir nosēdusies, vai arī vienkārši mājās neesmu uzlādējis, tad powerbanka man šeit tad nodara. Ja es vienkārši turpat tornī pievienoju powerbanku, un termokamera uzlādējās. Viņu var lietot arī gan kā ieslēgtā veidā, tā arī izslēgtā. Tā kā tas ir ļoti ērti, ka tādas lietas ir. Pati termokamera ir diezgan samērā nelielas formas. Protams, jā, es viņu rokā jūtu, bet pārāk daudz vietas noteikti neaizņems. Vēl no vāciņš ļoti kluss, starp citu. Nav nekādas liekas skaņas, atverot, neaizverot. Tas arī būtu pie plusiem. Mazliet sākumā samulsināja šī te poga, ieslēgšanas poga, kas ir izgaismota. Pirmajos testos, pirmajās reizēs es braucu un šī spogu spīdēja. Man likās tas baigi tā, zvērs jau redz, ka tur kaut kas spīd. Bet tad es aizbraucu mājās, pastījos to iestatījumiem, ja, kad šo te pogu izgaismojumu šim te ieslēgšanas pogai var atslēgt. Tā kā ražotājs tā ir uztaisījis, izskatās jau smuki, bet liekas nekādas medniekam gaismiņas jau gan nevajadzētu. Tā kā, bet ar to es veiksmīgi tiku galā. Par pašu attēlu kvalitāti. Iebūvēts ir Vox sensors, tātad 384. Jā, reiz 288, kas ir pietiekami labi, lai redzētu vispār saskatīt siltumu aptuveni uz kilometru. Es pat teiktu, ka pat vairāk. Arī atkarībā no laikapstākļiem, kāds ārā laiks ir, un kāda tipa zvērs jūs arī novērojat. Teiksim, tas pats briežu bars, 384. sensorā uz kilometru ir redzams noteikti. Pie tam šeit ir 18 mK jūtība sensoram, ja, kas ir īpaši jūtīgs arī sliktos laika apstākļos. Tātad 18 mK ļoti labi uzzīmē vispār atveido attēlu sliktā kontrastā. Kad ir lietus, kad ir migla, kad ir sniegs. Tātad ārā ļoti daudz ūdens molekulu, ļoti liels mitrums. Un, ja šie milikelvini ir ļoti daudz, tad sensors nav tik jūtīgs. Šeit ir tā kā jāsaprot otrādāk. Jo milikelvini ir zemāk, jo sensors ir jūtīgāks. Tā, varam lēnām pāriet jau pie nākamajiem modeļiem. Jau būs jaudīgāks modelis šeit, arī pēc izskata tieši tāds pats. 35. lēca, bet 640. sensors. Tātad attēls paliek detalizētāks. Vienkārši kā to saprast, daudz mednieki jau to zina, nekāds jaunums tas nav. 384. ir mazliet graudēnāks, 640. jau ir pavisam detalizēts. Tā kā ar 640. sensoru labāk var saskatīt tos pašus briežu buļu ragus, kas arī nav nekāds jaunums nevienam. Iespējami lodes trajektoriju, kur vēlaties iespējams, ka rēdīt šāvienu. Tātad visi smalkie zari, viss, kas ir sīks un maziņš nepamanāms,
384. Tas 640. ir daudz labāk sensorā izšķirams. 640. sensors jau ar 50. lēcu. Šeit jau katram jāskatās individuāli, kā medījam. Ja medījam no lielajiem torņiem, tad 640. sensors ar 50. lēcu ir fantastisks tiešām. Starta pietuvinājums ir lielāks, tātad es varu redzēt daudz tālāk. Arī siltumu, ko šī kamera uztvers, būs daudz, tas attālums būs daudz lielāks. Tātad briežu bars jau būs redzams jau ne tikai kilometrs, jau pat pie 2 kilometriem būs pamanāms. Nevajag sajaukt terminu, kā saka, saprašanu, ko kamera uztver, siltumu, cik tālu un cik tu pats kā mednieks spēja atpazīt siluetu. Tie ir divi dažādi jēdzieni. Tā kā jāskatās, cik ir iepriekš bijusi pieredze medniekam, termokamerā skatoties, lūkojoties. Teiksim, es varu ar 640 sensoru, metros 500 uzreiz diezgan ātri pāris sekundēs pateikt, kas tas pa zvēru. Protams, arī jāskatās, cik tas laiks ir labs ārā. Ja? Jo laiks ir sliktāks, jo termokamerai grūtāk ir uzbūvēt šo attēlu. Bet mednieks ar pieredzi 600 pat 700 metros uzreiz pasaka, tas ir briežu bars vai meža cūku bars. Tā kā tas ir atkarīgs, kāda ir jūsu pieredze. Es atceros, ka es pirmo reizi paņēmu termokameru rokās, es vienkārši atvēru un ilgi skatījos. Ja? Vienkārši izcirtumā skatījos un nevarēju saprast. Jo pierasts ir pie digitālajām ierīcēm, kad viss, kas ir melns, tas viss ir jāuzlūko. Kā saka, šeit ir otrādāk. Viss, kas ir balts, tas viss ir silts. Protams, šīs krāsas paletes var mainīt. Tas arī nav nekāds jaunums. Šeit tas viss ir iekšā. Tās paletes ir vairākas. Bet es pieturos pie melnbaltā. Atgriežoties pie šo bērnības stāstu, es sākumā ļoti ilgi skatījos un mulsu. Un blakām pieredzējis mednieks, kas jau bija lietojis termokameras, vienkārši paliek lēnām nervos, ko es tur ilgi pētu. Jo termokamerē jau tas princips ir tāds, uzreiz kā tu ātri kaut ko, teiksim, gribi ātri pamanīt, uzreiz uzmet tāds, kur ir, visi tur nav ko daudz pētīt, bet, ja laiks un apstākļi atļauj, tad, protams, forši ir papētīt, var arī iefilmēt. Tas arī nav nekāds jaunums visās jaunākajās ierīcēs, gan digitālajās, gan termālajās ir ieraksta poga. Šeit mēs vienkārši ierakstam. Ierakstīt vajag, tas ir interesanti, var padalīties ar savu pieredzi, saviem video, ar saviem kolēģiem. Reizēm ir arī kolēģis varbūt, kad blakām sēž un raida šāvienu, tad blakām sēdošais vienkārši to visu smuki ieraksta. Un tad arī var redzēt, kur zvērs aizskrien, iespējams pat var arī redzēt, kur ir trāpījuma vieta, lai varētu ātrāk šo zvēru atrast, ja gadījumā tas nav uz vietas, kā saka. Teiksim, varbūt meža mala, 500 metri, un tagad tumsā atceries, pie kura koka viņš tas zvērs ieskrēja, jo zvērs nevienmēr krīt uzreiz. Tad vienkārši ir šis ieraksts, turpat mēs telefonā ar Wi-Fi savienojam savu termokameru, lejuplādējam failu, un uzreiz ir visi redzams, pie kura koka plus mīnus tas zvērs aizskrēja. Tā kā man tas bieži nostrādājas, kad es daudz ātrāk arī atrodu, teiksim, to pašu asinspēdu vai kaut ko tam līdzīgi. Visbeidzot, pats jaudīgākais no visiem ir duālā versija ar maināmām lēcām. Tātad, ko tas nozīmē? Var pārslēgt lēcas no 25. uz 50. lēcu. Tātad 20. lēcai, ja mēs skatāmies, redzes lauks ir daudz plašāks, bet pietuvinājuma moments ir mazāks. Tas nozīmē, ka ja mēs medījam tuvās distancēs, varbūt arī reizēm no mašīnas monitorējam, vienkārši skatāmies savas platības, tad ērtāk ir, teiksim, vai arī, ja mednieks staigā ar kājām, tad pāriet uz 25. lēcu. Tas ir viennozīmīgi. Arī, teiksim, tas pats meža cūku bars var būt tuvā distancē līdz 100 metriem, izklaidis uz lauku. Iedomājieties tagad, mēs pārgriežam uzreiz to 20. lēcu, un šis redzes lauks paliek maksimāli plašāks. Mēs varam pārvaldīt, vienkārši redzam lielāku joslu dabā. Bet turpretī, ja mēs medījam no lielajiem torņiem, tā kā šeit jau pieminēja ar šo 50. lēcu, tad, protams, ērtāk ir ar 50. lēcu piezūmēt kaut ko ļoti tālu, teiksim, tie paši 300-400 metri. Mēs pārgriežam tātad 50. lēcu, nezaudējot kvalitāti, mēs šo attēlu, šo objektu pievelkam maksimāli tuvu klāt. Tātad neizmantojam digitālo zoomu. Un tas ir baigi ērti. Vienīgais mīnus, kas ir šai kamerai, ka tā paliek mazliet masīvāk nekā pārējās. Tātad šeit ir tā duālā pārslēgšanās, tas tomēr iedod savu masu. Bet atkal no lietošanas ziņā tas ir ļoti universāli. Tātad tuvās distancēs mazā lēca, tālajās distancēs 50. Tagad paskatīsimies mazliet par iepakojumu, kas mums nāk komplektā. Tātad pati termokamera.
Protams, arī šāda te forša neoprēna kakla siksna. Uzliekam kaklā. Neoprēns neļaus slīdēt kamerai. Teiksim, ja jūs pieliecaties lētākiem binokļiem, es atceros, kādreiz bija tā, ka kā pieliecies, tā tas binoklis aizšļūk kaut kur vai uz vienas puses vai uz otru. Šeit tas nebūs, jo šeit ir neoprēns, kas neslīd. Tātad varam smuki iekārt kaklā, te pateiz jakas, ja tur lietus vai kas, mēs varam viņu smuki paslēpt. Tālāk, kas mums te vēl ir? Smuks čehols, kur varam, teiksim, transportēšanas laikā visu smuki salikt iekšā, lai mums viss ir droši. Tālāk mums ir, kā jau teicu, 2 akumulātori, 18650. Labā ziņa, kad tātad 2 nāk komplektā, un arī to cena nav pārspīlēta. Kā saka, ja, tirgū šāds akumulators maksā 15 eiro. Tā kā jūs neesat atkarīgs no kaut kādiem ļoti dārgiem specifiskiem akumulatoriem. Nāks komplektā arī šāds te lādētājs, uzreiz uz dubultu variantā. Varēsiet abus akumulatorus uzlādēt vienlaicīgi. Te būs arī neliels displejs, varēs te mainīt ampērus ar kādu jaudu, lādēt šos akumulatorus. Un vispār noderēs arī mājās, jo ar šo varēs uzlādēt arī visus pārējos akumulatorus, arī 123 un pārējos. Tā, uzlādes vats, tā kā principā, jā, attēls, kā jau teicu, bija ļoti detalizēts, mazliet par garantijām, tātad Pixray ir, visiem Pixray modeļiem ražojumiem ir 2 gadu garantija. Pixray garantijas ļoti stingras, ja ar tavu ierīci kaut kas notiek, tā tiek apmainīta pret jaunu. Protams, ja ir pagājis gads, ja ir kāds kritiena pēdas vai kas, tad gan mēs aizsūtam ražotājiem, lai ražotājs arī pasaka, kā tur ir, bet pagaidām Pixray nav bijis neviens gadījums, kur garantija būtu atteikta. Mēs vienmēr nākam medniekam pretī. Bija arī kāds kungs, kas bija vienkārši nejauši kritis un salauza savu termālo uzliku. Ja, tad ar nelielu piemaksu mēs ar ražotāju sazinājāmies un sagādājām jaunu termālu uzliku šim medniekam un mazliet cilvēks piemaksāja. Un tādā veidā Pixray ļoti ir pretīm nākoši. Tā kā ražotājs, kas man patīk, kad tiešām ļoti labi atsaucās uz garantijām. Tas īsumā arī ir viss. Droši nāciet ciemos, pieprasiet šos monokulārus, piekdienās nāciet, dosim uz testu jums, medniekiem, kas vēl šaubās, kas vēl nezin. Vēl es starp citu, kad Pixray kā ražotājs kā tāds, kā mēs esam nosaukuši viņu par cenlauzi, ka cenu piedāvājums ir tiešām ļoti, ļoti iepriecinošs pret ierīces vērtību, pret vispār kādas ir cenas tirgū, ka noteikti tiem, kam nepatīk pārmaksāt par termo ierīcēm, tad noteikti var izvēlēties Pixray. Cenas būs tiešām vislabākās es pat teiktu, no visiem ražotājiem. Tā kā un kvalitāte arī ar katru jaunu modeli iet tikai uz augšu. Šie paši 18 mK, kas šeit ir iebūvēti, tas ir tiešām fantastiski. Droši piesako, būs jaunumi. Paldies, ka izturēji, ka noklausījies šo manu monologu. Varbūt tev kaut kas no tā visa noderēja. Tiekamies jaunos apskatos.